Vairs nav uz rīta logas stūra. Sveicināti skatītāji, klausītāji. Nevar zināt, varbūt pat ostītā. Šobrīd atrodos izstādē Auto 2025 Rīgā. Redzēs, kā mums te beigsies. Elektroauto, bet tā jau smuks ķīnietis. Ne jau ar Kia atbalstu. Šeit ir arī autoprāva Ducati mocīši. Cenas šādas. Smuki mocīši, protams. 14K. Tā jau nekas. Aizliegts sēdēt. Interesanti, ka šī nevar sēdēt. Uz pārējiem var. Pārējiem atšķiem drīkst. Vienam drīkst, otram nedrīkst sēdēt. Es domāju, tas atkarīgs no sēdekļiem. Ir kosmiskas cenas. Nevis kosmiskas, bet pieklājīgas. Kosmiski pieklājīgas, es teikšu. Visvairāk sirsniņā man nekrīt dots. Fordiņu vai Opelīti arī nekāds vainas. Fordiņam un Opelītim arī nav nevainas, ja? Tāpat kā Renītim. Forši. Tāpat kā Renītim un Volvo. Šitāds foršs Peugeot busiņš. Nekāda vaina. Peugeot Traveler. Zini, kā ir? Īstenībā der jau jebkura mašīna, kura ripo uz priekšu. Pārējais jau, cik tev ir gaumes vieta. Kāds ir iespējas izstādē? Ko cilvēki saka par ķīniešu dizainu? Īstenībā ļoti eiropisks, viņi saka. Un tas tāpēc arī, ka pati dizaina studija atrodas Zviedrijā, un viņi šo izstrādājuši Eiropā. Tuvāk mums. Tad, mūsu paši cilvēki ir zīmējuši to auto. Jā, Zviedrijā, Gēteborgā, blakus Volvo galvenai mītnei ir arī Lincoln galvenai mītne, kur arī viņi izstrādā visus modeļus gan Ķīnai, gan Eiropā. Tad jau būtībā tur... Tā kaut kāda mašīna? Konvejer līnija, kur viņš ir ražots. Tā sanāk, jā. Tur ir Volvo bāze, Zviedru dizaineri. Link. Tas tā kā tur teica, Volvo ar ķīnieša virsbūvu. Ļoti liels modeļs. Okay? Varu skatīties, es vienkārši biju uzspiedis netīši. Aizmugurē arī kamera. Izstādē Ķīnas auto bija diezgan plaši pārstāvēti. Paklājiņi un šie laikam ir arī tādi noņemamie. Jā, bet viņš ņemams nost. Redzi, kur ir atslēdziņi. Gaismiņas visām gaumēm. Vinčas arī ļoti skaistas vinčas. Jā. Un kas tas tāds? Arkls? Ierakstiet lūdzu komentāros, kas tas par arklu. Kā auto pārdodās, ja? Bez cenas. Gan jau jājautā un tā. Bet redz, jā, kur augšā. Ar telti. Jā, telts jau baigi. Bet šiem var. Tik augstu var. Jā. Kā saucās papādīsim dziļāk? Ej, tu mūs. Kas tur? Viņam platā, jā. Viņi garuma ziņā izskatās labi. Var apskatīties, kas? Jā, diezgan plaši tāds foršs. Ne, baigi labi. Jauna Alfa Romeo, cena 146 000. Oi, nevis 146. 46. Es jau pieliku viennieku klāt. Džīpiņš. Šaurot netaisās, ne? Nē, šitas nav paredzēts. 26 900 un šis jaukais auto ir tavā rīcībā.
Sanjongs? Sanjongs vai kas? Nē. Tas nav Sanjongs. Kaut kas Skyward. Šis modelis cik 8600 jau ir pārdots. Ar lāpstu. Ziemassvētkā būtu tīri labi. Smuka piekabīte. Cik cilvēki varētu iet šajā mašīnā? Viņi trīsvietīgie. Interneta veikalu. Viņi šeit laikam līmē. Es redzu, kur oriģinālā krāsa durvis atstātas melnā krāsā, bet visu pārējo rekur ar tādu zilu plēvīti. Šis gan jaudīgais. Pacēlāja šitā. Poši. Šis jaukais Kijā. Ļoti jauks. Viņš ir elektro, nav elektro? Nē, ir elektro. 77,000. Baigi lielais. Reāli liels. EV3, tas jau tāds mazāks cena arī. 46,000, tāda nedaudz pieejamāka. Mierīgi varam braukt pie tas jauda ar benzīnu arī brauc. Un trešās serijas vai attiecīgi ir mazliet pieticīgāks cena, kuriem visām automašīnām Viņam tāda ir rokturiņš. Ļoti labs izaicinājums. Kāds sola vairāk? Tas ir tikko, par ko viņi runāja, par šito mašīnu. Hibrīds. Jā. Un sanāk 140, viņš var nobraukt ar elektro, un kad beidzas, tad viņiem ieslēdz benzīna dzinējs. Super. Hyundai Santa. Cenas, cik te ir? Ap 60,000. Nu tā, normāli. Hyundai Tucson, bet arī tādas cenas. No 30 līdz 40,000 atkarībā no komplektācijas. Golfiņš. Golf GT. Golfiņš 40,000. Ko tur ierādzīji? Kam? Tūlīt apskatīt. Golfiņš arī. 40,000. Tādējā Kur tu redzēji 9 vietas? Zaļajā? Kā tur var būt 9 vietas? tā izmanās. 7. Nē, 7, jā. Tam es piekrītu, bet 9. Es no sākuma domāju 9. Jā. Es tad domāju, kur tad viņi uz jumta vēl 2 ir? Liekas, bērniem vairāk. Nu jā, re, kur sēž un priecāja. Te ir un 7 nieku. 60,000, 59,000, laikam. Cik e-trons maksā? Re, kur. 108 kā. Normāli cēl. Šitā arī Audži. 112 Jā, šim Audžikam arī diezgan normāli cēl. Nu, normāli, 90,000, Q6. Q3, re, kur jau tāda akcijas cena 45. Es gan īstenībā braši arī Ķīnas auto apskatās cilvēki. Pasēž, paskatās, kas tur ir. Pēc skata jau ļoti smuki. Arī jūs ir raksti? Laikam. Tieši tā. Jā. Salons ļoti labā krāsā. Jā, salons ir dabīgais napāds salons. Varbūt arī tumšs, gaišs. Tad katram arī izvēle. Labi, nu džūks, tas ir joprojām zeltens, joprojām. Lūk, tur ir 450. Vajag lielais izskatās. Nu, tas ir, lai lukturus noregulē. Man liekas, ka šis ir reklāmas stends logu stiklam. Redzi, priekšējā logu, kur viņiem stāv iekšā. Un šitas jau kā kuru gadu šeit viņi līmē iekšā. Kas tas tāds ir? Piekaba kemperītis. Šitā nekad nebija redzēts. Tikko var acis to. Kad celies augšā, ja? Jā. Bet man liekas, ka viņš nav 2 metri. Izskatās Nē, viņš ir 2,40 m x 2, bet... Neizskatās pēc divvietīgas. Nē, viņš ir 2-vietīgi, ja? Bet pa īsu man būs točne, jo man līdz ar spilvenu kur. Arī kur forši viņiem cirvīšas. Instrumenti.
Atnācām arī pie viena no visdārgākajiem šīs izstādes eksemplāriem. Es pirmā reizi redzu kaut ko šādu. Viņam it kā apdrošināšana maksāja 5000 ar šito pasākumu. Tam Lego. Getliņu ekobus. Pēc Getliņa autobusa tad jau redzējām dažādu detaļu frēzēšanas iespējas, kā arī vēl kaut kādas detaļas un ar kvēpu filtru tīrīšanu. Viss, kas vajadzīgs automašīnai. Arī šādu skaistu auto redzējām šeit. Šeit Skurbats detailing standā var redzēt, kā viņi apstrādājuši automašīnas apakšu. Un šeit Kārbai Ivara Čoms rāda, kā viņš ir apstrādājis Ivara skaistu auto. Bija aprūsējis, ja? Tāpēc viņš pabrūda, ja? Vispār reāli bija jau tādā jau. Jā, viņi parasti jau rīšīgs rīktīgs, jā. Bet jūs taisat, jūs nemat visu to apakšpārnes, neuzpārnes un sliekšanas Mums ir bijuši klients atbraucis. Elektroauto uzlādes stends ļoti foršs, taču, diemžēl, nav elektroauto, kur uzlādēt man. Man ir Golf 4. Labi. Ko es varētu lietot, lai viņš skaistāks izskatītos? Pēc katras mazgāšanas vai kā? Gan. Šito var iet pēc katras mazgāšanas, nosmicinām ar vienkārši migrošanas luptiņam būs tas spīdīguma efekts un atbildīs ūdeni. Savukārt šitais būs vairāk kā tāds krēmveidīgs. Uzlējam viens būs virsū, ar lupatiņu izsmērējam, pagaidām mēram, kamēr viņš praujās ar aci, un tad noslaukam visu nost. Uzklāja virsū, un tas mazgā, viss attieks kā pēc tam mazgā un kop to mašīnu. Ja iebrauks saucamies taķikajā, pirstēs, tad aizmirst, palīdzēs nekas. Bet ja pats mazgā mājās, tad šodien rītā uzklāsi līdz rudenim būs ok. Un cik tā maksā viens? Bojas, ka 8 eiro bija. Tas ir kā keramiks. Extenders ļoti laba lieta. 5000 cenu starpība nopirkšanas. Tev ļoti atkārtīsies, ja tu to mašīnu lieto tiešām kā viņi paredzēja. Krāsa tāda, kur meitenēm vieglāk piedzīt nagu toni. Domā? Vai matu toni. Kad jaunos auto jau bijām apskatījušies, devāmies uz otru zāli, kas vairāk bija kā auto eksotika. Dažādas interesantas, foršas, jaunas un ne tik jaunas automašīnas šeit varēja redzēt. Bija forši. Skaista mašīna. Vismaz viņam cepuri ir, bet es nezinu, vai viņš tik ilgi noturē. Turas. Ļoti turas. Nē, labi sanāca.
Nē, jau. Bet turās. Vienīgais, kas vēl viņam pietrūks, tā ir glāze ar dzeramo. Vienā rokā, ja? Milzīgs paldies, ka skatījāties šo video. Ar jums bija kopā Edgars. Uz drīzu tikšanos! Rūsas nav uz rīta loga stūra. Saule lec un sauc pēc mūsu pūra. Tur, kur dzels var dziedāt līdz ar vēju, kurā smiltīs raksta laiku sev. Rūsas nav